Dimitrov, cel mai bun om al Botoșanului, central spre Hadnaghi, respinge de sub bară. Lieta, un tie gadi tikai nāk labumā. Centrējums. Siņēļnikovs aizsniedz līdz bumbai, sitiens. Kā spēlē. Vispirms Siņēļnikovs labi pacīnījies otrā stāvā, lūk. Un palaiž garām bumbu Karlsons un Litovka glāb. Nu, nesenāc tik. Bate Martinus, boxează golkiperul ucrainean. Putea să și prindă, dar repet... Jūnijā viņam apritēja 25 gadi. Ceturdaļa no gadsimta, un tieši viņš bija tas, kas izpildīja šo lielisko un precīzo centrējumu. Ir Malājavs. Un sitiens ļoti labs sitiens. Pretiniekam. Meta dodas atkal ātrā uzbrukumā. Iespēja no vārta priekšas un Punculs neizprototies. Viņš pret Duimu Jeci pāris neticamus dueļus vinnēja. No 1 metra spēja norieģēt un atvairīt un arī tagad. Mujeci gaida piespēli, Mujeci var saņemt piespēli, Mujeci, ne! Litovka! Pret viņu Barinovs, Uldrichs labi raug un pieturkārt jau reiz meklē savu partneri. Labi atrod viņš partneri sitiens un kur bumba ir iespēja gūt otros vārds metē, cik tur trūk. Gonzalo Cabrera, fotbalist crescut de Boca Juniors. Viņam bumbu ļoti laba epizode var izveidoties. Tagad jāpalīdz Ensaņģē saņem bumbu, viens pats sitiens pa vārtiem un Litovka. Viens tāds spēlētājs ar 3 brīdinājumiem Vitālijs Barinovs. Kā jau teicu, pārējiem ir krietni mazāk, ir pa 2 Šerinkovam, arī Litovkam un Kamāram. Pārējiem ir vai nu pa vienam, vai nu pa nevienam. Rīgas futbola skolai krietni vairāk brīdinājumu. Kopumā komandai arī noraidījumi ir bijuši. Pavisam nolūst. Šeit Ventspils pāriet uzbrukumā, Tīdenberga centrējums soda laukumā. Bumba joprojām lēkā un tomēr piesteidzas vārds. Izspēlē ar kreiso malu centrējums un šeit Kamešs vai Litovka, bet šeit Klūks. Punculs iet uz priekšu, piespēlē pa labi, ir iespēja metē šeit izraut uzvaru. Nu sitiens, ir sitiens un Litovka glāb. 5 minūtes šajā spēlē, Vārtsargiem ir ko parādīt. Grigaravičs sit un Litovka jau otro reizi. Uz tuvostām tagad piespēle, vēl piespēlē! Vārdstāps, Mujeci, nav! Cēc komandu. Piespēle tagad uz Kņazjau bija. Katrā ziņā no šīs situācijas ir gājis kā uzvarētājs. Grigaravičs, Laukžemis, labi spēlē Laukžemis, Litovka un arī Kovaļov. Bate Važvari. Šoreiz izdodas metēt tik labā pozīcijā. Ir arī sitiens un ļoti labi nospēlē Ukraiņu Vārtsargs kūšanas iespējām. Tagad varam sacīt, ka 1-0 metas labā. Borinjaševičs, Karlsons un Vārtsargs. Ir labi sanāca sities, nav tik daudz. Lūks, Horvāts. Un Horvāts ļoti smuki nospēlē tagad, kas tālāk sekos sitiens pa vārtiem. No Asaleņķa vēl viens sitiens bloķēts. Skrien un šķiet, ka noskrien Rīgas spēlētāju. Un izskatās, ka viņš ir apskrēja bumbu. Indrats. Jā, kādas ir sprints, pirms tam viņš noskrēja visus aizsargus, taču bumba viņam nebija pārocīga, neuzgola uz kājas. Nācās nedaudz koriģēties, cīnīties ar atskrējušo pretinieku. Rezultivitātes punktiem nākās iztikt. Noteikti viņam gaida viņš, bet tagad ir pie saviem vārtiem. Sitiens bīstami, kāds pagūs pielabot. Protestēt Ventspils spēlētāji iespējams tad arī uz emocijām, protams, šis te bļāviens.
trešais asais Žigājos. Principā mēs varam runāt par 8 spēlētājiem, kas jau šodien nevar spēlēt. Tad Grigorāvis būs stūrs, tāds nebūs pēc. Tas arī ir liela pieredze un sezonas sākuma pamatsastāvu spēlētājs. Acum Cucu, centrare destul de bună, Filop încearcă să retrimită în fața porții, dar nu lovește mingea cu dreptul. Paulos nav pieteicis šiem mačam Diguļo. Un tagad lieliski Litovko nospēlēts izrādījās pārāks. Nu, apjukarīgas aizsardzība atstāja Žigājo pilnīgi vienu. Žigājos arī došai pareizi rīkojās. Kā... Vai šeit nosvilps? Rečickis! Rečickis! Kāds sitīs pa vārtiem šodien? Litovko ķer bumbu. Kā nospēlēja uz pātrinājumu tur. Tagad... Klūkam. Un Klūks iecentrē bumbu vārds ar laukumā, bet tur Gaure. Tā teikt, tāds tīšs noteikumu pārkāpums. Redz, ko? Un Litovko savā.